Čau visiem! Šis būs neliels spontāns atskats par to, kā gāja Augstrosas Stirnabukā, kā arī pārdomas par to, kur es esmu šobrīd 2 nedēļas pirms Vilkaču maratona. Es video ielikšu arī pāris datu vizualizācijas, bet pēc idejas šo var arī vienkārši klausīties austiņās bez video. Tad sākam ar pašu posmu, kuram man patiesībā bija tikai 2 mērķi. Viens bija noskriet stabili un saprast, kā es šobrīd jūtos 2 nedēļas pirms Vilkaču maratona, un otrs bija, cik es varu palīdzēt komandai ar punktiem, lai cerams tiktu tālāk komandu ieskaitē. Šis posms bija viena no tām reizēm, kur iepriekš tu tiec jau gana sabaidīts ar dubļiem, ar reljefu, un tā teikt gaidīja pašu sliktāko, un savā ziņā pēc tam pats skrējiens var bezmazliet būt tikai labāks. Arī es satraucos par tiem dubļiem, kā būs, un patiesībā man jāsaka, ka beigās man posms pat ļoti patika. Cik noprotu, visvairāk iekšās dabūja tieši zaķa distance, bet lūšiem un stirnabukiem pēc tiem pirmajiem 7-8 kilometriem beigās bija diezgan daudz grantenes un foršas takas gar ezeriem, gar karjeru un citu. Es ticu, ka šādi posmi ir ne tikai sarežģīti organizatoriem, bet arī gan jau piesaista vai patīk mazāk cilvēkiem, kā varbūt citi, vieglāki, bet tajā pašā laikā man tik ļoti patīk, ja posms aizved uz kādu jaunu, vēl nebijušu vietu, ne tikai man, bet arī, ja pastāst visu Stirnabuku vēsturi, tad šajā reģionā nebija neviens posms noticis, un man liekas, tā ir tik forša iespēja paskriet pa nebijušām takām, savienot posmiņus, kurus ikdienā pats nevarētu, jo jāskrien cauri privāti īpašumiem vai slēgtām teritorijām. Un es tiešām ļoti novērtēju visu to ekstra darbu, ko organizatori ieguldīja, lai šis varētu notikt. Ja skatās pašu sniegumu, tad šī, man liekas, bija tāda pirmā reize, kur es tiešām ļoti sajūtu, ka tu esi tas, ko tu trenē, jo, ja paskatās uz šī gada treniņiem un to, kā es jutos trasē, teiksim, man ir bijuši karstuma treniņi, pasīvie, pirtī vai vannā, un karstums man tik ļoti netraucēja. Bija grūti, bija sutīgi, bet man nelikās, ka es lūstu nost karstuma dēļ. Man noteikti pietrūka ātrums. Man bija sajūta, ka katru reizi, kad ir puslīdz taisna grantene vai taka, cilvēki, kas man priekšā vienkārši attālinās, un pat ja viņi tur nebija, man bija ļoti neomolīga sajūta. Likās, ka, man nesanāk tā organiski patīkami kustēties, ka tas skriešanas solis ir, tāds reāls ar grūtībām. Un, ja mēs paskatāmies treniņus, man nav bijis šogad vēl neviens ātruma intervāls pa asfaltu. Es tur esmu noskrien ziemu ātrākā tempā, bet pēc tam es satraumējos, un tagad visi pēdējie treniņi ir arī bijuši par reljefu. Gluži tāpat kā ziemā, kur es arī pārsvarā pa skrejceliņu skrēju slīpumā. Tas viennozīmīgi ir kaut kas, kas pietrūkst. Ar spēku vispār nebija problēma. Arī spēka treniņi visu ziemu ar beigās diezgan lieliem svariem. Riteņbraukšana, kas arī ļoti labi iet kopā tieši ar kāpumiem. Un izturība, ka man bija sajūta, ka es izvilku uz riteņbraukšanas treniņiem, bet ka tieši tā skriešanas ekonomika,
kas vairāk parādās taisnajos gabalos, pietrūka. Un arī ikdienas vieglajos treniņos tas temps vēl iepaliek pa kaut kur 10 sekundēm uz kilometru, kā bija iepriekš. Realistiski es 2 nedēļās pirms Vilkača neko baigi vairs neizmainīšu. Dati arī patiesībā apstiprina to, kā es jutos. Kuriem mēs redzam grade adjusted pace tempu sacensību gaitā. Temps ir krities otrajā pusē, bet nav tā, ka es esmu ļoti spēcīgi nolūzis. Pat uz finišu, pat uz to pēdējo kalniņu, es reāli atkal esmu varējis ielikt enerģiju. Kā arī, ja mēs aizējam uz Strava Flybaju, un iespējams daudzi pat šo nezin, bet šeit var salīdzināt, kā ir attīstījusies laika starpības starp tevi un citiem, kas ir skrējuši vienu un to pašu trasi. Tad ideāli noderīgi tieši sacensībās. Ja es salīdzinu sevi ar Andri Ronimoisu, tad X-as ir distance, Y-as ir laika starpība. Fonā vēl var redzēt tieši reliefu. Kā man parasti ar Andri diezgan lineāri pieaug tā starpība starp mums, bet rekur, ja tur pēc 10 kilometriem, kad ir kaut kāds reliefiņš, starpība pārstāja augt. Nākamais reliefiņš atkal tas pats. Pēc tam trases otrajā pusē, rekur es pat samazinu starpību, un tas pats ir tuvu finišam, ka es reāli atgūstu laiku. Un tas nav tikai ar Andri, pieņemsim, Mārcis Grīnšteins, diezgan līdzīgi, teiksim, sākumā mēs skrienam kopā, tad viņš sāk atrauties, pienāk kalniņi, es laiku atgūstu, pēc tam atkal starpība palielinās, kalniņi, starpība pārstāja pieaugt, attālinās, kalniņi atgūstu, atkal grantene, stipri atraujas, kalniņi vairs nepieaug. Tas man liek domāt, ka stipri reliefainā trasē, es nesaku, ka es varētu tur konkurēt pilnībā ar Mārci, Andri, bet es noteikti saku, ka es varētu uzrādīt labāku rezultātu priekš sevis. Trešā lieta ir, man diemžēl neizdevās izpildīt savu uzturplānu, ko es ļoti gribēju pārbaudīt pirms Vilkača. Pirmā stunda vēl bija ok, bet otrajā es, man liekas, teju vispār neko neapēdu, neizdzēru, jo man galvenokārt jostas dēļ visu laiku dura sānā, un man pat gribējās stipri vairāk dzert, bet man likās, ka tad man sāks durt vēl vairāk, un es nevarēšu paskriet vispār. Jā, ļoti žēl par to, jo es tieši nopirku no Reida diezgan premium jostu, un pati josta ir reāli super. Es varēju skriet ar vairāk kā litru ūdens, un palika pat vēl vieta jostā. Nekas nekratījās, vispār nebija problēmu. Tādā ziņā ļoti kvalitatīvs produkts. Bet es nezinu, vai man jostas spiež diafragmu vai kas, bet šī nav pirmā reize, kad es mēģinu, un vienkārši nesanāk. Tā kā, ja kāds vēlas, nezinu, varu pārdot pa puscenu, ja nē, tad droši vien Vintedā kādam polim pārdošu. Jā, un tātad kāda ir mana prognoze par Vilkaci un atziņas no šī posma? Tad pirmais ir, man šķiet, ka man ir potenciāls būt konkurētspējīgākam, bet noteikti būs jāuzmanās. Ticu, ka Vilkacis daudz vairāk sodīs par pārķertu startu, un tas, ka es varu īsākas distances noskriet caur spēku, nenozīmē, ka es varēšu to izdarīt Vilkacī. Kā nekā man vēl joprojām atmiņā ir, kā es nolūzu SKM uz beigām, un cik tās bija nožēlojamas sajūtas. Esmu optimistisks, bet jāuzmanās. Es fonā sāku flirtēt ar domu par Latvijas čempionātu vertikālajā kilometrā, kas oriģināli nebija plānā, bet
man varētu diezgan labi sanākt, un arī salīdzinoši organiski varētu iekļauties pārējā vasaras plānā. Ir nedaudz rūgta sajūta par pagājušo gadu, kur man tik ļoti bija bail, ka gribēsies uz tualeti vakarā, ka es stipri par maz pa dienu biju ēdis, un man bija, objektīvi diezgan vājš sniegums arī tam laikam, ko es būtu varējis noskriet, un šogad es esmu krietni stiprāks, pret kalnu. Tagad es arī esmu pilnībā pārliecināts, ka skriešana un kalnu skriešana tiešām nav tas pats, un tās nianses, kas tevi izceltu vai iegāstu kalnos, Latvijā ir diezgan grūti parādīt, jo, tomēr arī viskalnainākie posmi pie mums ir diezgan plakani, un pārsvarā cilvēks, kurš būs ātrākais uz šosejas, būs arī ātrākais šeit. Ja tīri salīdzinājumam, šajā Stirnbuku posmā bija 18 metri uz kilometru kāpums, Vilkaču maratonā ir 48 metri uz kilometru aptuveni, kamēr tāku skriešanas čempionātā ir 82 metri uz kilometru. Latvijas kalnainākās sacensības tāpat ir gandrīz 2x mazāk kalnainas, ja skatās kāpums uz kilometru, nemaz nerunājot par kāpumu, stundas garumā vai kāpums augstu virs jūras līmeņa. Tādas komponentes no skriešanas šeit vispār neparādās, un man arvien vairāk šķiet, ka tieši tāda skriešana ir tas, kas man varētu labāk padoties arī ar visu riteņbraukšanas fonu. Jā, man iespējas konkurēt ar cilvēkiem Latvijā, kuri ir izkopuši savu skriešanas ekonomiku tur 15, 20 gadu garumā, objektīvi ir diezgan mazas. Un secinājums ir vienkārši tāds, ka ir forši paskriet Latvijā Stirnabukus, tur varbūt SKM vai Vilkaci, bet ja es tiešām gribu kādas cerības saglabāt, tikt izlasē, parādīt labāko no sevis, tad man vienkārši ir jābrauc uz ārzemēm. Tur mans potenciāls būs daudz labāk izmantojams. Tas īsumā arī viss. Nākamnedēļ aizbraukšu pirmo reizi vispār izskriet pa Vilkaču trasi. Tad jau pēc 2 nedēļām tas, un pēc Vilkača atklāšu, kādi ir atlikušie plāni vasarai. Tiekās takās un čau!